Esiet sveicināti Lauku Sētas finālā! Lauku Sētas fināls 12. sezona. Ne tik labi. Un Kate varbūt uzvarēja to finālu. Viņi ir ciemos finālā Lauku Sētā. Neticami, ka mums ir vēl viens ciemiņš un tā atkal ir Kate. Tik neticami. Kārtē sezona ir galā un mēs šeit arī esam. Līdz nākamajai Lauku Sētai jums būs iespēja spēlēt lauku darbus, lai jums nepietrūktu Lauku Sēta, bet par to nedaudz vēlāk. Tātad šodien fināls. Ok, nedaudz vēlāk ir pienācis. Nu, tagad parunāsim par lauku darbiem. Kate, kas finālā notiks? Nekas labs. Tā pagaida. Spoiler! Nu, tur būs daudz lietus, daudz čakars, maz drāmas. Nu, vai pastamies bišķiņ, kā tur izskatīsies, un tad pakomentējam. Tu gatavi komentēt sevi un pārējos, kas tika finālā Lauku Sētā? Jū. Ok, paldies. Pagā, kāda ir galvenā balva? Galvenā balva? 10 000? Jā, 10 000. Nu, kā 9700? 9700? Nu šodien uzzinās, kurš brauks mājās ar 300 Big eiro. Bag. Šajā sērijā būs sākumā pusfināls, kur piedalīsies 5 dalībnieki, kas tika līdz pusfinālam. Un no tiem 5 tikai 2 tiks finālā, kurā mēs uzzināsim, kas būs čempions. Labi, tad skatāmies uz to 5, kas tika līdz pusfinālam. Tu tiki? Tu jau redzēsi. Paskatāmies un tad tu pakomentē. Lauku Sētas lielais pusfināls ir klāt. Vēlu veiksmes katram no jums. Pēc mana starta signāla dosieties pie kalna galā esošajām burkām. Pirmais uzdevums burkas un švāmas. Izmazgājuši tas burkas. To visu vasaru jāstrādā, kaut kāds reāli tāds smags darbs jādara, un tad beigās fināls noskaidros vienkārši kaut kāds stafeti, kā vidusskolas līmenī. Neteikti pat augstskolas līmenī. Augstskolā ir cits stafets, jau tur litra bols un tur tā kā... Gangbang balls. Tamponu bols un tā tālāk. Buttplug balls. Buttplug balls. Tieši tā, tur brēdz. Visādi boli. Man tāda pieredze nebija vidusskolā. Nē, tā ir augstskola. Tur jau tā lieta, tā ir augstskola. Līdz turien jātiek. Ir, jā. Tev droši vien bija šitās testā. Kā doktora grādā tur būtu. Lai savu doktora grādu dabūtu tev tādu stafeti jāizdara. Foršs laiks, sanāk, jums paveicās ar laiciņu. Laiks bija, wow, tas tik briesmīgi laikapstākļi. Tur bija dzeltenais brīdinājums. Ok, tad kas tas tur pa uzdevumu? Kaut kas jāmazgā vai kas? Tur jāvajadzēja piesūcināt to švami un tad pieliet pilnu to burku un tam pludiņam vajadzēja izkrist laukā. Nu jā, es vismaz vienkārši būtu atstājis lietu un vienkārši tāpat piepildīt. Tad netiktu ilgi līdz nākamajam. Tur diezgan ātri tas pielīst. Viņam uz visu ir atbildes. Viņš arī pareizi saģērbtos tam laikam. Kā tu ģērbtos? Papliko vienkārši. Nē, viņš tikai šitā te akvalangista darbā. Viņš ar to švāmi, zin kā, ļoti dziļi ūdenī. Jā, Vairāk tur, kur ir visblīvākais ūdens. Tiklīdz burka ir uzpildīta un tur esošais pludiņš ir pacēlies vai izkritis, jūs dodaties uz nākamo uzdevumu, kas ir pie dārza. Pie dārza ir izkaisīta siena kaudze. Siena kaudzē ir paslēpti 5 dārgumi. Tiklīdz jūs atrodat vienu dārgumu, jūs dodaties uz Dzirnavu upes vidu, kur redzēsiet 3 mogols spaiņus. Kuri pirmie 3 no jums paņem mogols spaini, tie dodās uz otru krastu un uzsāk Lauku Sētas klasisko uzdevumu, ugunskura iekurināšanu un striķa pārdedzināšanu. Pirmie 2, kuri pārdedzinās striķi, tie tiksies Lauku Sētas finālā. Pārējais jau ir veiksme un veiklības. Kā būs, tā būs. Nevar jau ietekmēt. Tāpat jau viss ir izlemts augšā. Es saprotu, čalim tur jau viss izlemts augšā. Par ko viņš runā? Par kādu augšu viņš runā? Par Go3? Vai arī par vēl augstāk? Jā, ne? Par Go Jēzus? Viņš vispār runā par finālu? Vai viņš runā par pasaules galu? Tāpat jau izlemts. Tagad plūdi sāksies. Tā tur planēta Neptūns 7 tuvojās Zemē un visi reptīvi sacelsies. Reliģiozais Toms. Jā, viņam bija visu laiku šitais prikols, ka viņš Lūdzu Dievu. kaut kā ticēja kaut kādām tur sakritībām. Izklausās pēc... Negribēja savu dvielu karināt, tāpēc, ka tad viņš uzstādīsies sliņķu soli un visu laiku štādu. Tā izklausās pēc pieaugušu vīriešu lietām. Tāds maiņticīgais čalis. Dzīves pieredzējis. Es tā kā viņam melnu kaķi iedod. Jā, iedomājies viņš... Fuck me! Skriet prom. Iedomājies viņš ieraudzītu spoguli ar plaisu.
Ja viņš izbērts sāli uz galvu. Oh my God. Tāpēc viņam līdzi ir nazas, lai uzreiz var... Rīka pārgriez. Tā nestrādā. Es negribu 7 gadus neveiksim, vai kas tur ir, es nezinu. Vai kas tur ir? Es negribu Sēdēt uz stūra. Es negribu savākt to sāli. Vai kā? Es arī gribu, jā, es arī to jau. Es negribu vākt tās drupačas. Man ļoti liekas rēcīgi. Es negribu 7 gadus nav, vai arī kas tur ir. Ar to arī pietiek. Vai arī kas tur bija. Ai, labāk. Man nevajag. Jo ātrāk. Man nevajag konkrēti. Help me, Lord! Pieņem mani, lūdzu, tā. Tāpat visi lēmt. Atnāks sievas, kurās tur ir sāls izbērts. Čalis sāli izbēr. Tāpat viss bija izlēmts jau. Uzmanību, gatavību, aiziet! Pieliet pašas burkas ar ūdeni noteikti nebija grūti. Tas stāvkrasts bija lielāks šķērs. Stāvkrasts. tas krastā, tas staburaks. Bija nepārvarams šķērs. Stāvkrasts. Čals Jurmā dzīvot. Jēkab, tev ir aiziet tālāk! Agnes, ir dodies tālāk! Piedod! Tom aiziet! Kate aiziet tālāk! Man pa priekšu. Tā nu stilīgi, tā kā tu sanāk tik. 3., 4. Nu jā, tas neko baigi tur nemainīja. Sanita, aiziet! Aiziet, Kate, malacis! Aiziet, dodies tālāk! Normāli čals zina, ka viņam Sani tur pat blakus. Katē! Tev sanāks viss katē! Katē! You're the best. Jā, ej You're the tālāk. best. Ej tālāk, jā, kas tu biji. Zeķēs, tur es drīkstu iet. Jā, ej. Ej jau, Žēl tevis, Ej jau, man negribas skatīties, bet viņi visātrāk skrien. Viņus ātrāk skrien? Jā, neatceries, ka tur Jā. naktī vienkārši jā. Nē, es viņai būtu kleiti, iedomājies, viņa āda būtu izgājuši to. Bet viņai vajag nakti, lai viņi pārāk. Un Ingus blakā. Viņai vajag to hornī boost, šeit nebija iespēja. Viņai tur pretī Jānis. Viņai vajag Uvi blakā, jā, vai Ingus. Tur ilgi Jānis stāvēs blakus, Tieši tā, menopauze un sāksies. Jānis ir anti-hornī. Viņš izbalansē to hornīgumu. Jā, Es atceries, es ļoti nogribējos bija, kad es atbraucu lauksā. es atceros, jā. Satiku Jānis, uzreiz domāju, what the fuck, man vairs neko negribas. What the fuck, seks vispār stulbi. Gulēt. Nevar saprast, kas par dārgumu vispār ir jāatrod. Tu tur meklē nezināmo vispārībā. Kas ir tas dārgums? Prējums, sienu kaudzē kaut kas bija jāmeklē? Jā. Adats? Un mēs pat nesapratām, ko mums ir jāmeklē. Un tad es atradu kaut kādu elementu, kas bija diezgan kompakts. Un man liekas, ok, šis ir dārgums. Sāku skriet pakaļ spainim. Var redzēt, ka viņi piesaistīja kaut ļoti tādu ekspertu stafešu domāšanā. Un iedomājies, Visi viņi elementi. šo visu, kas Jā. nav īpaši nekas daudz, gatavoja vairāk kā 3 stundas. Ko Jā, viņi? tā skriešana bija ļoti grūta, tāpēc, ka tu stiksti iekšā tajā ūdenī, tu nezini, kā tikt uz priekšu. Un tas bija brutāli, ne? Tas bija brutāli. Es nekad nebiju bijusi tādā situācijā. Crazy, nākamā sezona būs pie vulkāna un caur labu. Gāja baigi labi. Bet tad es nomierinājos, sāku meklēt citīgāk. Uzreiz arī atradās. Jā, es redzēju, Čauni. Toms domā, what the fuck, es te tikko tur biju, tikai Jā. pieskāros tam. Viņš Un viņš tikai stāstīja. aizgāja. Kā tas strādā? Īstenībā Toms teica, tagad es redzēju tos kadrus, un viņš pēc tam teica, ka bija tā, ka viņš pagrūda kaut kādu elementu, un Jēkabs uzreiz viņu tā kā paņēma. Bet neizskatās, ka viņš viņu pirmais atrada īstenībā. Jā, ne, Viņš izskatās. sadirsa. Kaut arī zināju, ka Kate ir priekšā, es nesatraucos. Nē, viņš atkal nomierinājās. Interesanti, cik reizes viņš tajā sērijā nomierinājās. Jā, vai ne? Katrs Ai, soli. Kata, Kas viņš Kata? nemāk neko. Tas pamanīja, ka Kate ir man priekšā, tas man ļoti nomierināja. Aizgāja pagulēt Labāk, lai 10 Kata. minūtes. Pastījās, ka man Agnes aiz manis ir, tas man vēl vairāk nomierināja. Es atradu spilvenu, pagulēju 10 minūtes, Tas man nomierināja. nodračīju un gāju. Viņš gāja tālāk.
bija šausmīgi grūti, pagals bija pārāk garas, cirvis bija milzīgs, man roka viņa vienkārši neturēja. Lēna var atnāc, ir Čās vēl Padzērās. Nomierinājās, padzērās. Zeķūdens. Tas ūdens man nomierinājās. Tas skaitās, tas ir dārgums. Ko Sanita vienkārši tur? Sanita dildo meklē. Viņa zina, Viņai savu dārgumu. viņa zina, īstais dārgums. Tieši tie sienu kaudzē pazaudēja vakar. Viņa cer pirmā atrast, pirms kāds cits atradīs. Nē, Zēbā, viņa tieši tajā kaudzē, kur viņa paslēp savu dildo, izlēma taisīt otro posmu. Tik stulbi. Fuck me. Man tāds kauns tagad par to. Vienalga par to dārgumu. Kas ir par jobniem sārkots? Es to nevaru. Fuck, uzmanīgi. Uzmanīgi. Kā šeit sākot. Neapdedzināt. Nē, ciem mans dildo nodegs. Labi, ka man dildo nesadeg. Šitā lietu. Gandrīz jau. Un es sapratu, es varētu it kā jau sākt dedzināt ugunskura, un es domāju, ar ko man dedzināt. Tad sāk dārgumu. Fakts. Nihuja nav. Skatos uz Jēkabu atradumu, viņam ir sērkociņi. Šis nav dārgums. Dārgums ir sērkociņa. Redz, cik viņš ir milzīgs. Viņš ir tik liels, viņš reāli izstāsta pēc kaut kā. Noglabā seifā. Tu varētu antikvariātu veiklā kādā nopirkt vai pārdēt. Jā, Lauksēdz dārgums. vismaz pa 2 centiem. Wow. Wow. Smag tā. Par to nebija Puteklīze. tikā. Izrādās, ka Kati nav atradis dārgumu. Kate bija atradusi šādu te siena pikucīti un uzskatīja, ka tas ir dārgums. Bet šis nav dārgums. Vai ne uzreiz ir? Kata ir tik gudra, ka nevar atpazīt sieni, ko kaudzīt. Vienmēr viņam tas reāli smieklīgākais notikums. Jā! Viņš nekad nav tā smējies kā šeit. Vienmēr tik rēcīgi, kāds cits atrod vienkārši atnāk un tā kā paņem to, ko tie saskaldīja. Nu jā, tā arī Jākabs tagad Jākabs. Es uzskatu, ka ir drīkstušos pa salātu. Tu vari ņemt, jā. Ko? Viņš paņēma sākumā- manu saskaldīto malku Jā. un manu dārgumu. Damn! Nu, tu diezgan nepārdomāt no tavas puses ņemt kaut kādu sienu pikuts kā dārgu. Jā. Jākabas ir rokās. Nu, domāju, tagad meklēsim tos sārkociņus. Nav. Viņi pēkšņi, Kā var kaut ko atrast? viņi saprata, ka viņi uzdēja, kas tas ir un vienkārši aizgāja pa pieskari. Fuck! Kur tad? Oh my god! Oh my god! Did you look at that? Oh my god! Sanāk, tu vienkārši neatradi, atnāca apakaļ, atradi uzreiz pēkšņi. Oh my god! Kā, Turpat pakaļ vienkārši pāri upē gāja. Neviens cits vēl neatrada. Viņi jau bija aizgājis prom, pat viņi pa lielam varētu teikt, viņi nemeklēja tur. Neviens nebija atradis. 20 minūšu laikā neviens cits neatrada. Kate sarauj! Ātrāk! Ātrāk, kāds. Kā tas arāja ātrāk? Ātrāk. Nevar paiet. Katrā, nu. Pamēģini pats pāriet pār tai upei, cik reizes. Kā tu esi saņemies? Un mums arī ir trešais dalībnieks, kurš paņēmis Mogo spaini. Tā, es tevi apbērēju. Kā bija, tā bija. Mēs turamies kopā. Sanita un Agnese sanāk netika tālāk finālā. Viņš neatrada sārkociņus un viņiem nepietika spaiņas. Izstāsta, ka viņi kaut kādu bālo noķer. Trīnieks, Jēkabs, Kate un Toms ķipē, un tad no jums, kuri divi tiks tālāk. JKM, kā saka. Jekam? Vai arī MKJ. Kur ir M tur? Kāds? Ko? Toms. JKN, JKT. MKJ. Pagās, Toms ir ar M sāks. Nebija Toms. Jauna, JKT, Toms jaunais vai Krievu teātris. nerakstās ar M, kas ir silent. Toms. Toms ir, jā. Toms. 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 Vienkārši. Man vārdu trūkst, tik jauks laiks. Man pilnīgi, redzi, pilnīgi, ai, kāds skaips, galīs. Pilnīgi
Tā labi. Viņi tomēr atrada varbūt kaut ko tur. Varbūt mēlis var kādu lāpīti noķert. Vispār nav aiz kaut kāda trakā. Viņš apdaldījās jau. Šitā sagāja, nu, tipa, pārāk tuvu bija tai fentanilu Departamentam. Jā, definitīvi. Vai arī viņi tikai sajauc ar krēku kaut kas tāds. Nu, izstāst bija šim tāda, ka viņiem... Viņa omleti brokastīs sajauc ar krēku. Izstāst, ka viņi vēl 48 stundas vismaz negulēs. Vai arī viņi vienkārši savu dildu atrada tajos vienkārši. Es saku, viņi kaut ko tomēr atrada. Jā, tu Ja to ne saki. to, tad varbūt Tu to saki. Mēs redzījām, nē. Viņi tomēr atrada varbūt kaut ko tur. Kate un Toms lūdz jaunus sērkociņus. Izsniedzu. Sārkociņas, ko Jānis tev, viņi jau bija mīts. Un mums ir pirmais finālis! Jēkā. Jānis tikai priecās. Kā bija? Tikpat klusu tas bija? Tas bija ļoti klusu. Bija tā, ka īstenībā Jā, kas- Jānis nepamanīja filmēšanas grupā. Jā. Un viņi tādi, notika kaut kas. Vajag reakciju. Vispār nav emocijas. Iemet ar akmeni, iemet viņam pa galvu. Ja viņš laiku skatās, kā viņai tur ir. Kā tev uz priekšu? Malēc, kā? Jēkab, apsveic. Jākas pirmais finālis. Jēkab! Apsveicu! Tas ir cik mīļi. Divi slapji veči. Embrace viens otrs apskāvienu. Yes, beidzot. Jēkabs pirmais iedzēja upes, ka es esmu ļoti priecīga, ka viņam sanāca. Es esmu ļoti priecīga, ka viņš ir finālā. Es ceru, ka viņš uzvarēs. Es negribu, lai uzvar Kate vai Toms. Gribētu, lai uzvar... Sanits. Lai cilvēks uzvar. Gribētu, lai visi uzvar draudzības Lai gribētu. mēs sadalām tos 900 pa visiem. Nē, es gribēju uzvarēt. Man māc mutē. Nu ko, palika tikai Kate vai Toms, kuri varētu tikt finālā kopā ar Jēkabu. Un finālā kas ir kaut kāds sumo cīņas, ceru? Jēkab drošības nolūkos, lai netraucētu Tomam. Mēs tā ugunskura. Ko tu Drošības nolūkos es esmu gatavs aizsargāties. Drošības nolūkos mums nepieciešams, lai tu visu ciematu iznīcini un iekaro. Piezemējam. Piezemēju Jēkabu ugunskuru. Jānis viņam galvenais pazemot visu. Jēkab, tavs ugunskurs ir pārāk labs. Nē, no čalam sanāk. Ir viens incidents, kā viņam citos šovos iet. Ēdienkartē randiņš Vai uzreiz. gudrāks par piektlasnieku. Mierīgi. Es domāju, ka viņš abos varētu, jā, jo viņam ir Viņš tik liels. ēst gatavošanas prasmes. Karsta krētā, iedomājies, visu nodzert arī. Jā, viņš visiem arī ilgāk diezgan klusēt. normāli tur. Jā? Visvairāk visiem pārglāt tur. Tas vairāk arī guļ ar visiem. Wow! Ko tas nozīmē? Labi, laikam nedrīkst stāstīt. Tā bija parasti, tā bija parasti. Tik daudz Īstenībā- lietās viņš ir pirmais. Īstenībā Jēkabs ir sanīts dildo. Viņš vienmēr tik mierīgs, viņam vienkārši visu laiku augsts solis. Vai ne? Jo tukšas? Jo tukšas. Kāds džēnijs man to skaidroja. Par karstām no augstām olām. Tas arī bija viņš. Jā, tas joks. Ak, Dievs, jā. Jā. Ak, Dievs, jā. Ak, Dievs, jā. Tā varētu būt dziesma kaut kāda. Baznīca. Sagatavot dziesmu Dievam. Ak, Dievs, jā. Augstas olas, jā. Es sapratu, ka man vajag jaunu sērkociņu. Es domāju, atradu it kā 2 dārgumu, 1,5 dārgumu es atradu. Nekas, aiziešu vēl vienu atrast. Nopietni, tu vēlreiz pāri upei gāji turpat. Jep. Trešo reizi jāmeklē. Es vienkārši paliku tajā upē, man pofīgi būtu. Visi tikai velciet man ārā. Tā ir jūs tagad problēma. Mans ķermenis padodas visu. Jā, bija tāda sajūta, tur vienkārši jau. Nebūs tas ugunskurs. Es saku, Tom, es atradu dārgu. Es atradu otro dārgu. Es nezinu, uz ko es vispār cerēju. Kā tu saki, tu atradi vēl vienus sērkociņus, kamēr Jā. viņas divas tur vispār nekur Kad nevarēja atrast. 40 minūtes nevarēja atrast. Un tu vienkārši aizēji, tu būtu tik laba mamma. Kas, ko? Vai ne? Mamma, kur man nākotne pazuda? Siena kaudzē. No tev sanā izdevās aizdzirzāt, vai nē?
Kā tev liekas? Liekas. Kāds prognozē saistīts sanāks? Tur jau peļķa ir, pa lielu, un tur viss. Senie cilvēki varētu aizdot. Senie. Gaļādāja. Man trūka gaļas organismā, tāpēc nevarēja. Nebija spēka. Mēs bijām pārsaluši, izlījuši, bez rezultāta. Principā, kā te vēl tur kaut ko centās un viņai... Kas tur kā nesanāca? Tu jau aizdedzināji. Un tad Jānis nāca klājā ar piedāvājumu pārcelt tās sacensības vai vilkt salmiņu. Ko? Ko jūs vienkārši vilksiet salmiņu, lai izlemtu, kurš finālā tiks? Jā. Jums pat nebūs pupa cīņa? Bija tā, ka mēs piedāvājam pupiņu cīņu, jo tajā šķūnī, kamēr mums nebija ko darīt, pirms mēs gaidījām šo te pusfinālu, mēs šķirojām pupiņus tieši es ar Tomu. Viņš sākumā vienreiz vinēja. Bez rokām. Un tad otrajā reizē es vinēju, mums bija tā kā 1-1, un mēs piedāvājām, un Jānis teica, jā, vai mēs varētu, bet filmēšanas grupa bija tik noguruši no tā visa procesa, tur viņiem bija tāds, ai, nē, velkam salmiņu. Bet jā, ja būtu pupiņas, viņi būtu reāli normāls priedzīt. Jā. Tas jau vēl tam slapjām, nosalušajām rokām. Šeit viņi jau tā kā... Bet, ja jūs gribat šķirot pupiņas mājās ar spēli, kur prikals mājaslapā ir pieejams lauku darbu kāršu spēles, paziet, cik smuki izskatās. Tā ir spēle, kas jums mājās liks justies kā lauku darbos. Kāds jau ir spēlējis? Kā tev liekas? Tiešām laba spēle, man ļoti patika. Reiz vēl spēlējis ar citiem faniem, lauku sētas faniem, un viņi teica, ka tiešām tāda sajūta, tās priedzes kā lauku sētas. Jā, un locekļiem, tie, kuri ir locekļi, ir pieejams atlaižu kods. Ja jūs kļūstat par locekļiem community tabā, jūs varat atrast 20% atlaidi. Labi, kurš ilgs pirmais? 1, 2, 3. Vai šķērs pirmajā, tas ir tāds rookie. Pēc statistikas cilvēki liek šķērs pirmajā. Man likās. To visi zina, to tā kā... Pat Jānis jau skatās tev, pizdiet. To pirmsskolā mācā, tu vienkārši, pīs. Kā būs, tā būs. Kas tā bija par skaņu? Tāpēc, ka es redzēju, cik tas salmiņš ir garš, un likās pats. Damn! God damn! Es jau redzēju, ka viņš izvilka garāk. Kāda iespēja, ka vēl garāks? Toms ir garo salmiņu. Salīdzināt. Tomam ir garāks salmiņš. Līdz ar to, Kate, paldies. Tu turpini cīņu finālā. Apsveic, Tom. Vispār. Apsveic, Kate netika finālā. Es uzskatu, ka es biju vairāk pelnījusi būt par viņu finālu. Labi, tas nozīmē, ka mums tev nedaudz jāiepriecina un mums tev sagatavot mierinājumu balvu. Da labi. Tikai constellation prize. Jā, nice. No printu netik labi merch. Tu varētu esi pasties. Tā ir grāmata īstenībā. Lupata. Netik labi merch. Tie, kas šodien ir šifrs. Šis ir šifrs. Katrs ir simbolizē kādu burtu un te kaut kas nozīmē. Paldies. Apsveicam tevi. Nav par ko, Jēj! Trešā vietā. Tagad Katē ir balva, un tad skatāmies finālā Jēkabs un Toms. Paldies tev par cīņu. Tu esi pelnījis cīnīties finālā. Kate es negribēju, lai vinnē. Tāpēc, kad viņa ļoti viltīga labs. Skaties, neviens negribēja, lai tu uzvar. Jo tas ir ļoti viltīgi labs. Tāpēc, ka es gāju ar viltu. Viltu? Ar viltīgumu. Ar fake pasi. Bet kā citādāk? Ko, es nebūšu tur spēcīgākā fiziski. Es nebūšu tur zinošākā lauku darbos. Man jāiet ar kaut kādu viltīgumu. Kā? Fināličiks. Es nesaprotu, kāpēc šajā finālā viņi neizdomāja kaut ko stilīgu ar šiem, kas atbrauc ar tiem dalībniekiem, kaut ballīt vai kaut ko, šitien vispār nekas nav parādījis. Tā kā kaut kādas sarunas savstarpējās. Maritē pa ceļam kaut kādas lapsas uzbruka. Saplēsas bikses. Saplosīja bikses. Besī, viņi vienkārši noliek kalnā un viss. Tas arī viss. Lielais fināls ir klāt. Pēc starta signāla jūs dosieties pie tāfeles, katrs paņemsiet maisu, kāpsiet iekšā maisā un lēksiet
apkārt baltajai lauku sētas zīmei. Pa ceļam paņemsiet katrs vienu karoti. Tālāk, turpinot lēcienu, dosieties pie groziņa ar olām. Uz karotes liksiet virsū olu un kopā ar karoti un olu, cik vien ātri iespējams, dosieties pie akas. Katram no jums lūķī jāiedzen 12 naglas. Es jūs tur sagaidīšu, uzdevumu apstiprināšu. Tiklīdz naglas iedzītas, dosieties uz strautu un meklēsiet zelta krāsas akmeņus, kuriem piestiprinātas atslēgas. What the fuck? Viss? Tas arī viss? Viņam laiks nebija. Viņam lekt, olu nesta karoti un kas pēc tam bija naglas. Jā, un viss. Un tas notika tik nenormāli ātri. Reāli 5-4 minūtes. Nekas nav jāsazāģē. Nekādas tās gudrības spēles. Jā, nekas nav jāsarindo. Vispār vienkārši varēja meklēt atslēgas. Jā, vienkārši izlaist to daļu. Un viņi 3 stundas arī šito taisīja. Iedomājieties. Tomēr lauku sēta un kāds lauku lietas. Mogo tos uzdevumus izdomāt, viņi uzreiz, fuck. Paņem kredītu. Jā, aizpilda anketu. Pirmais posms aizpilda anketu. Uzvelc maisu uz galvas. Parakst papīru. Jā, tas bija kā besīgi. Nav baigi čaklais fināls. Šitā sezona tādā ziņā vispār nepacentās. Mēs pat uztaisījām lauku darba spēli, kas ir interesantāk nekā šis fināls. Jauns guidelines jāuztais. Kā lauksētā jābūt. Šis vienkārši mums vajag paprasīt Eldo iesaistīt mūs, bet mēs redzījām tādus uzdevumus, viņam tur izdomāsim. Jā, atrast kaut kādu to melno enerģiju, kas tur ir tumšo enerģiju. Šis tur kā izsaukt dēmonu. Jā, pīķa dāma izsaukt. Uzmanību, gatavību, aiziet! Jākāp maisā. Pirmkārt jau pagrāba nepareizo galu, viņš ciet nolika uz zemes. Saņēmos un lēnu garu. Nedomājot par to, cik viņš ir tālu ticis, vienkārši. Viņš redzēja, izstāsta, Izstāsta, ka Jākaps nemāk laiku. Nē, viņš viņam smagi iet. Zini, cik grūti 4 kājām? Vai ne, pamēģini reiz, kā zirgs maisā ielēt. Jā, visas 4 ielikt iekšā. Ainās, top! Jā, es to olu vienkārši for fun mētātu gaisā. Pārāk viegli. Pārāk viegli. Kaut kāda action. Ko tur jātur šos? Es tā kā uz karotas galu tā kā štādā turētu. Balansēt, jā. Es uz otru galu, ķipši tā teikt. No apakš tā. Kā sūta. Es ieliku biksēs un teicu, man 3 solis. Viņš vienkārši nokrīt. Prātīgi, nokrīt. Nu jā, jūs izgriezat, blē. Nav tik interesants skries, kā viņiem sanāca iedzīt naglas. Wow, es jums atklāšu, ka viņiem sanāca iedzīt naglas. Da labi. Man nesanāk. Nu jā, es nevarētu cīnīties ar viņiem vispār, jā. Speciāli tas bija katrs iznīcināšanas uzdevums. Jā, Blē, tomēr Jākaps. Nu ko, forši. Okay. Jākaps uzreiz 9,700. Nice, apsveicu Jākaps. Malets! Tad man bija tāda pārliecība. Uz viņam uz kāklu. Es to nebiju ievērojusi. Labs Kentau, tā kā mēs plānojām. Tā kā mēs bijām sarunājuši. What? Izstāst, ka viņš viņiem nobučo kaklu. Jā, tā kā ļoti tuvu. Ļoti. Nē, bet visu sezonu Jānis turējās neuzmākties dalībniekiem. Jā, un tad pēdējā iespējā tāds. Jā, iemetu savu. Un viņam tā kā Jākams ir tāds zils. Uzfak no kā. Uzelpoja virsū. Nu, blēns, nu Jākams uzvarēja. Nē, nu viņš bija pelnījis savu uzvedību un savu tā kā viņš pasniedz sev. Esmu priecīgs pie Jākam. Jā, viņš arī rēcīgs ir. Jā. Viņš ir ok. Nu, tā kā viņam bija tās praktiskās zināšanas, viņam bija gudrības spēļu zināšanas. Tur jau tā lieta jūs paši vainīgi, ka Arvidu Dusku izsūtījāt mājās ātrāk un Ingus un Aināru. Viņam būtu konkurenti. Tā Jākaps vienkārši sajūtās, esmu šeit labākais, nu, ķipa, uz mani arī drošīja visi. Tu esi lauksētas čempions.
Un lauksētā negaidīt pavērsienu ik uz soļa. Tev ir jāizdara izvēle. Vai nu tu ņem iegūto naudas summu, vai nu tu vari izvēlēties vienu no 3 mašīnām. Jebkuru vienu no 3 mašīnām vai koferīti ar balvu. Mašīna paliek manā īpašumā. Mašīna paliek tavā īpašumā. Tad nav nekādu apslēptu. Nav nekāda apslēpta, ņem atslēgu kā priekšā. Ka nav nekāda trika. Kā viņš izvēlās mašīnu, Jānis uzreiz iesarž, kokā. Tas tikai šovam. Apsveic arī ar uzvaru. Paldies, ka iedod pabraukt. Ņem atslēgu kā priekšā vai ņem koferīti. Ko man darīt? Beidz dirst! Aizver muti, uzvar. Atdod man! Es gribēju, lai Toms uzvar. Vai iebāz tās atslēgas sev dirsā? Un tad izvēlies. Ko man darīt? Ko man darīt? Pasulkā man. Blē, iepūt man dirsā. Es tev tūlīt uzšķirāšu tajā mašīnā. Es gaidu, kamēr tu izvēlēsies mašīnu. Klopci tūlīt nolikšu tev bagažniekā. Izduršu riepas un nezinu. Iebadīšu bombas. Man gangbangs būs, man grupnīgs būs ar bombžiem tajā mašīnā. Tā kā labāk ņem naudu. Tā kā labāk ņem koferis, bļeļ. Paņem koferi. Ja paņems mašīnu, tev, nezinu, ar to Mārītu vajadzēs braukt atpakaļ mājās un klausīties viņas dziesmas. Ejot, paņems mašīnu, vajadz man mājās pakaļ. Lā. Mēs braucam mājās ar Jākaba jauno mašīnu. Bet tas ir annoying ar Maritu braukt mašīnā. Sintijai bija tāda pieredze. Jā, ar Maritu braucot, viņi izslēdz radio, jo nav jēgas. Klausies mani teikt. Un viņi sāk hitus dzīt. Visu dienu jau stāvēja kājā. Es nevaru. Nu labi, pieteikt. Paskaties, ko viņš izvēlēs. Interesanti, kādu mašīnu viņš izvēlēsies. Būtu rēcīgi, viņš reāli to Renault izvēlēsies. Man patīk tas Renault. Un viss tādi, jā, lauks, tā labākā izvēle. Es arī izvēlētos Renault. Es ātri izdomāju, kur ir vērtīgākā, un ķēros pie tā. Es ņemšu automašīnu. Šo te. Jākab! Apsveicu! Paldies, jā. Nu tad dodies uz savu auto! Un ko, viņš sūdīgāko mašīnu no tām visām paņēma? Ne, Bambi. Oh my God, reāli. Bambis ir sūdīgākā? No tām 3. Nu jā, what the fuck, viņš loks ir? Renault vai Nissans, bet tad Bambis tā bija. Nu toši ne Bambis. Toši ne Bambis. Nu, Bambis tur arī ir manuālais. Šeit 10 000 nahu to manuālu. Sloks esmu, lai katru dienu vienkārši tur, blēj. Nav, ar otru kāju jāspēj. Nav tā. Jā, tā kā blakus, tu brauc manuālā un blakus sarādājas visu laiku. Mācies Jākabam! Laikam neaprakstām. Es vēl joprojām noteikti nesu sajūtas tās emocijas. Diemžēl veiksme nenostājās tavā pusē. Apsveic tevi ar 2. vietu, bet... Es stulbais lūzers. Apsveic ar 2. vietu, pirmais zaudētājs vienkārši. Viņš kā... Tu esi pirmais starp zaudētājiem. 2 rižie tur satikās. Vai ne? Vai arī viņi tūlīt laizīsies? Vai arī. Ir tas bučas kakla. Tom, diemžēl, tagad tev ir jāpamet lauku sēta. Čau! Baigais sarūktinājums nav. Ir gandarījums par padarīto. Zinu, kad esmu darījis visu uz 110%. Rēcīgi no skatītāja puses skatīties uz tiem, kas neko neuzvarēja. Kāda ir man dzīves jēga, blēns? Kaut kāds uzsainais zirga cilvēks ar bēmbi brauc man garām. Man bija bišķiņ žēl, jo īstenībā, ja es būtu izvilkus to salmiņu, tad būtu liela iespēja, ka es būtu vinnējis. Shit. Nu jā, jo tur jau nekas tāds grūts nebija, tikai pa lielam atslēgas jāmeklē. Nu jā. Jākabs ir šīs sezonas lauksētas čempions! Kā tu tik bēdīgi? Vai ne? Pasties, kā tu priecējies par Jākabu?
Mēs skatuļi sāks raudāt. Jākaps ir 2025. gada lauksēts vispasaules čempions. Jā, vērtīgākais MVP spēlētājs arī. Jā, ja nevis Uvis uzvarētu, kā citi cilvēki dusmotos. Jā. Žien, tā visiem dirst vēl vairāk. Vai ne, tās dirst saunas iegūst mašīnu. Tu esi Dalbjevs. Es neesmu Dalbjevs, jo es uzvarēju. Jā, tieši tā. Nu, forši. Šī lauksētas sezona ir noslēgusies. Jēkabs ir lauksētas čempions. Mums paliek tikai un vienīgi ballīte. Wow! Tu redzēji, kā ar viduška pie saimniec? Uzreiz, jā. Saimniec tādu, fuck, mani filmē, fuck, atlaid, ārvīd. Nedaudz likās tāds antiklimaktisks, ne? Tas fināls. Nu, es tā neteiktu. Maz emocijas. Es klimatizēju. Bet nu, pusfināls man vairāk patīk nekā fināls. Jā. Es teikšu godīgi. Man arī. Pusfināls bija večiem, fināls princesēm. Jā. Nu, ko, nu, lauksētas sezona ir galā. Paldies, Kati, ka atnāc. Yes, Kā tu paldies. jūties par šito sezonu? Ko tu? Nu, esmu priecīga, ka es piedalījos lauksētā. Protams, ļoti daudz no tā ieguvu. Bet es kaut kādā ziņā gaidīju, kad šis beigsies. Un es varu dzīvot tālāk. Herpes ieguvu? Jū. Nē, man jau bija. Nē, es izdalīju. Šos cilvēkus arī es nebūtu satikuši, ja nebūtu piedalījušies lauksētā. Tas gan nebūtu krāklis tāds. Jā, nebūtu krēkls. Nebūtu krinģi. Tā kā vitīgi forši piedalīties lauksētā. Jā, un starp citu, iepriekšējā tajā video, kur bija Agnes videos sasniedz 222 laiks, un reku šis cilvēks ir uzvarējis. Apsveicam ar uzvaru. Tā, ceram, Paldies par, dodiet man vēl. paldies par komentāriem, paldies, ka laikojat. Paldies Samantai, ka samontēja. Un dalieties ar mūsu video, jo tas mums palīdz izplatīties. Un citi cilvēki, kas nav redzējuši mūs, arī tiek pie materiāliem. Jā, un kā lauks, kā varētu teikt, ka šī trakākā šovu sezona šajā gadā ir noslēgusies, un tad skatāmies, kāda jauna šova būs. Tagad, ko mēs skatīsimies? Jā, pēc vai ne? Nu. Labi, nē, nu forši, paldies par experience. Jā. Labi, vai tad jau sakojat Katei šeit Instagramā, tad moši... TikTokā, Instagramā. Varbūt iziešu kādā laiviņus. Jā, moši pastāstīs vēl kādas aizkulises tur. Jā, noteikti. Tagad es visu stāstīšu. Tagad man ir atļauts runāt. Labi, čau. Davai, čau.